tev ikdienā sakrājas spriedze, jo tu esi galvā. Tas pats par sevi nav slikti, bet sirds centrs ir cieta. Un es varu teikt ar garantiju, ka 95% cilvēku ikdienā ir sirds cieta. Un ko tas nozīmē? Viens piemērs. Es, piemēram, sēžu pie datora, es daru savas lietas, pie manis pienāk bērns vai partneris un jautā kaut kādas lietas, palīdzi, aizbrauc, samaksā kaut ko vai kaut kas tam līdzīgs. Un tajā brīdī, ja es esmu tajā darba dunā un neieslēdzu savu sirds centru, kā es atbildu? Es aizstāvos, es iekāpu varbūt upura lomā un saprotu to, ka es it kā nevaru palīdzēt, bet tai pašā laikā es esmu aizmirsis par to, ka man ir arī sirds centrs, kuru, ja atverot, man parādās empātija, līdzjūtība un izpratne par to, ko vispār man lūdz. Un tas parasti nav par to, ka grib mani traucēt vai tam līdzīgi. Tas nav par to, bet par to, ka vai es spēju pamanīt un nepazaudēt enerģiju tur, kur man to nevajag pazaudēt. Šajā kanālā viss par trauksmi, izdegšanu turpina sekot.